Iepriekšējā sērijā noskaidrojam, kāpēc pirkt dzīvokli jaunajā projektā. Ar ko vispār būtu jāsāk, plānojot dzīvokļu iegādi? Kāpēc rodas nepieciešamība pēc jauna dzīvokļa? Parasti tas ir ģimenes pieaugums. Vai papildu finansiāls iespējas, dzīves apstākļu maiņa? Tur ir daudz variantu. Tā tad ir jāsaprot, cik liels dzīvoklis ir vajadzīgs, kurā pilsētas rajonā jūs vēlaties dzīvot. Varbūt tas ir Teika, Āgenskalns, varbūt tas ir Mešapā. Un kad tas viss ir noskaidrots, vajadzētu saprast, kādam tad būtu jābūt tam jūsu lieliskiem dzīvokļiem. Varbūt tās jums ir nepieciešams kabinets, varbūt tās 2 sānmēskli, vai tomēr plaša terasa. Lai kas tur arī būtu, saprotiet to, kaut kur pierakstīt. Un tad nākamais solis ir savu finansiālo iespēju apzināšana. Zvans bankai. Un kad tas viss ir izdarīts, tad sākās tā īstā varianta meklēšana. Nākamajā sērijā noskaidrosim visu par finansēm.